Ļoti nopietni jādomā par savu drošību, ja? Situācija, kad paļauties 100%, ja? Uz kaut kādu no pusēm, diemžēl vairāk nevar. Latvijā mēs lepojamies ar savu armiju un NATO sabiedroto klātbūtni. Savukārt no Lietuvas puses nesen izskanēja ziņa, ka Latvijai ir vājākā armija visā aliansē. Lielais jautājums, vai Latvija ir NATO vājākais posms? Dot kaut kādus raksturojumus vājāks vai nē, droši vien, lai to dara speciālisti, kuri vairāk saprot no tā. Bet ja mēs mazliet padomājam par to situāciju, ko mēs zinām un ko mēs dzirdam par Latvijas armiju, un kāda informācija mums ir, tā, kur līdz mums tiek. Protams, visu informāciju mēs nevaram zināt. Skatieties, Ukraina cīnās par to, lai varbūt jau šogad pabeigtu kāru ar Krieviju, ja? Bet mēs žogu ar Baltkrieviju noteikti neuzbūvēsim līdz gada beigām. Ja? Ja mēs runājam par kaut kādu militāro kaut kādu ražošanu, kaut kādu iekārtu un tā tālāk, visu, ko mēs zinām, bija kaut kāds mēģinājums kaut kādus patronus ražot, kurš izgāzās. Ja? Ja mēs runājam par skandāliem kaut kādiem, tad tā ir tā ēdināšana aizsardzības ministrijā. Ko tas mums saka? Jā, es domāju, ka mūsu kaimiņi zina to pašu, varbūt vēl vairāk, un kā tā neizdarīt secinājumus, kas saka, kā tas ir. NATO stiprākais posms, jā, ir arī tas vājākais posms. Jā, visu laiku jādomā un jāskatās, kā uzvedās Savienotās valstis. Jā, nevar līdz galam saprast, jā, kur ir tā argumentācija un kāda viņa būs un pa ko īstenībā iestājās, kas saka, viņi tajā blokā. Jā. Šitādas pret Ukrainu sankcijas, jā, teiksim, ka tur šaut drīkst, tur šaut nedrīkst, mēs jums raketas iedosim, kur jūs pusi šauvēt, to mēs nedosim un tā tālāk, izskatās diezgan jocīgi. Aizsardzībā mums ir droši vien tāda pata situācija kā citur, jā. Kad mums vadība no augšas ir nekāda, bet paši cilvēki, kuri tur strādā, viņi ir. Ja es, spriežu tikai par tiem cilvēkiem, kurus es pazīstu no armijas, ja, man gribās ticēt, ka ar mūsu armiju viss ir kārtībā, ja, tāpat ar zemesardzi. Ja. Tie ir īstie karotāji, tie ir krutie. Es pateikšu tā, Krievu vietā, jā, es nekliektu, ka mēs tur Baltiju, tur kaut kādu Latviju ieņemsim un tā tālāk. Es domāju, ka, ja kas, tad viņi dabūs ļoti lielu pārsteigumu.